Sveiki, man draugi, es esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sirsnīgs sveiciens jaunā dienā. Sveicieni ar cieņu un mīlestību. Atvainojiet, draugi, dažas dienas nevarēju ievietot video. Laika apstākļi bija ļoti slikti. Šodien, kad laiks mazliet uzlabojās, nolēmu jums uzņemt video. Šodien arī no Ankaras ciemos atbrauc mans brālis Batins. Batin, laipni lūgts. Brāl, paldies par uzņemšanu. Tiešām atbraucu, bet nezinu, vai tas bija labi vai slikti, tikko kā atbraucu. Kad atbrauc pie mums uz saimniecību, nevar tīri pastaigāties. Tāds ir šīs vietas ieradums. Godīgi sakot, brāl, es nezinu, bet laikam mazliet nožēloju. Tagad es likšu tev vēl vairāk nožēlot. Šie vēl nav nekas. Tavs apģērbs sasmērēsies, tu būsi dubļains. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu bērni ir izlutināti. Saprati? Es braucu 8-9 stundas ceļā. Tas tā nedrīkstēja būt, es nezinu. Tu tiešām atnāc, bet nepārspīlē, brāli. Nu. Ko tu te gaidi? Šī ir darba vieta vai kas? Vai šī ir kompānija? Es komandā. Šī ir suņu ferma, tad tev vajadzēja nākt uzvalkā. It kā viņš būtu ienācis privātā uzņēmumā un šeit staigā tīrs. Protams, mans brālis joko, starp citu viņš pats ir suņu dresētājs. Jā. Apmēram cik ilgi tu jau mācies? Vai ir pagājis apmēram 1 gads? Ir pagājis apmēram pusotrs gads. Ir pagājis pusotrs gads. Tad viņš tevi apsteidza. Viņš šodien mēģinās apmācīt arī mūsu suņus. Viņš paskatīsies uz viņu apmācību un tam līdzīgi. Paskatīsimies. Viņš mūs vadīs. Drīz redzēsim, paskatīsimies. Tātad, kāda ir mūsu galvenā tēma šodien? Tagad, draugi, jūs zinat, ka Skaists baba ļoti bieži uzbruka mazuļiem, un katru reizi, kad piegāja viņiem klāt, vienmēr baidījos, labi? Šodien arī Batins ir treneris, es arī viņu vērošu. Paskatīsimies, kā būs ar šo Skaju. Mēģināsim Skaju pieradināt pie mazuļiem. Jo Skaja tagad uzbruk, tāpēc šoreiz es viņu nelaidīšu brīvībā. Mēs mēģināsim, cik spējam. Protams, tas tagad būs riskanti. Ļoti riskanti. Skaja parasti uzbruk, saprat? Es ticu, ka mēs viņu apsteigsim, brāl. Viņš var izrādīt agresiju pret kucēniem. Dažreiz viņš var dominēt pār lieliem suņiem, tēviņiem. Tāpat atbilstoši šķirnei viņš ir nedaudz dominējošs suns. Jā. Vai saprat? Viņš ir mazliet stingrs, tā teikt. Viņam pēkšņi uznāk dusmas, viņš iegrims domās, viņam ir nestabils raksturs, saprot? Tagad tu esi skolotājs. Mēs viņam stāsimies priekšā, brāl. Tagad tu esi skolotājs, šodien mēs darīsim visu iespējamo pēc tavām norādēm. Protams. Labi, es tev uzticos. Tagad šodien es arī izlaidīšu Karlosu babu, paskatieties arī uz mani Karlosu, šodien vēl viņu neesmu izsteidzinājis. Es gribēju viņu izsteidzināt, domāju, izsteidzināšu video laikā, īsts lauva. Kā iet Karlos? Itālijas pats īpašākais dēls, Anatolijas īstais dēls, mašallah manam dēlam. Kā ir Karlos baba? Šobrīd Karlosam ir enerģijas uzplūde. Karlos tikko kā ir sasniedzis 1 gadu. Es tikko atnākot domāju, ka šim sunim ir kādi 2 vai 2,5 gadi. Es tiešām tā domāju. Nē, viņiem vēl tikai 1 gads, paskaties, viņa ķermenis vēl nav pilnībā attīstījies. Viņš ir kā bērns. Jā, tieši tā. Viņam mugura un viss pārējais vēl nav pilnībā attīstījies. Mašallah, augstākās kvalitātes, leģendārs bērns. Lai viņam ir ilgs mūžs, brāl. Lai Dievs viņu pasargā no ļaunas acis un skaudības. Nāc mans dēls, mašallah manam lauvam. Nu dēls, lai viņi patīk šo video. Man ir lūgums jums, draugi, pirms video neaizvainojiet mani. Uz, lai atbalstītu. Ja jūs patiksiet šo video, abonēsiet un atstāsiet komentāru, es būšu ļoti priecīgs. Jūs patīk un komentāri man ir ļoti svarīgi, nepieviliet mani. Izrādiet laipnību, uzspiediet patīk vai ne, Karlos? Karlos, nāc šurp! Nāc, dēls, jūs uzspiediet patīk un es izlaidīšu Karlosu. Skolotāji! Skolotāji. Tagad mēs izlaidīsim pirmo Karlosu. Izlaidīsim skolotāju. Labi, pastaigāsim viņu. Labi, es viņu aizvedīšu pie kazām. Es gribu novērot viņa reakciju uz kazām. Kā tev šķiet, vai viņš uzbruks kazām? Es domāju, ka viņš uzbruks. Tā tu domā? Es tā domāju, viņam ir tāda reakcija, it kā viņš grasītos uzbrukt. Kāpēc viņš neuzvedās saprātīgi? Man šķiet, ka viņš neuzvedīsies tā kā būtu būrī. Tu saki, ka dārā viņš uzbruks, vai ne? Manuprāt, viņš uzbruks. Vai paņemsim to āķi pat, ja? Tagad tas dubultais āķis ir bīstams. Mēs varam arī uzlikt ķēdi tieši tagad. Patiesībā viņam vajag 2, kopā vajadzētu uzlikt 5 vai 10 ķēdes. Jā. Tomēr tagad es ar savām izcilējām rokām un izcilējām prasmēm viņus savaldīšu. Karlos, tēti, nāc šurp! Karlos, vai esi gatavs dēls? Ak, mans skaistais dēls. Šodien, draugi, mūs patiešām gaida ļoti riskants video. Drīz mēs uzbruksim Skajam, cerams, ka viņš nekaujasies. Mēs viņu atbrīvosim. Skaties uz Karlosu babu, mašallah manam dēlam. Itālijas īstais bērns, nāc šurp, nāc! Lēnām, dēls, lēnām, 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 lēnām. Lēnām. Nāc, laudās, nāc! Brāl, šis Karlos, vai zini? Nāc, dēls, pagriezies uz kameru. Vai tu redzi kādu harizmu šim cilvēkam? Mašallah, manam dēlam, paglaud, Batīm, paglaud. Mašallah, mans lauva dēls. Harizmas īstais bērns, paskaties. Mans lauva, tiešām. Pamēģini viņu izvest pastaigā, paskatīsimies. Man gan šķiet, ka viņš drīzāk man izvedās pastaigā. Tas ir skaidrs kā 2 un 2 ir 4. Ņem, bet tikai nepazaudē. Piedod tu, brāl. Es esmu treneris, ne jau tāpat vienprāt kļūt. Paskatīsimies, kāds tu esi instruktors.
Skaties, pat tagad tu saki instruktors, suns uzreiz uzvedās citā. Tu redzi to, vai ne, brāl? Dosim Karlosam iešanas pavadā apmācību. Karlos nāc. Viņš tevi nevedīs pastaigā, tu viņu vedīs pastaigā. Nē, tās ir stratēģijas. Vai tās ir stratēģijas? Labi. Tu viņu atbrīvos, brāli, lai viņš izlādē savu enerģiju. Labi. Pamēģināsim treneri izved viņu pastaigā. Ak, skolotāji! Ak, skolotāji! Ak, skolotāji! Skolotāji paņem šo. Nāc, Karlos, nāc. Jā, brāli, būs savainots. Jā, šeit ir pārāk daudz spēka. Vai sapratie? Viņš ir tikai 1 gadu vecs. Es nezinu, kā mēs to savaldīsim, kad viņam būs 3 gadi. Mašallah, Karlosam. Tik uzfilmē arī mans mazuļs, parāda viņa skaistumu. Visi bērni ir atraduši sauli, pastāst, cik viņi ir mierīgi, draugi. Viņi visi sauļojās. No rīta es viņus izlaidu, lai viņi pastaigātos. Viņi pastaigājās kāds 2 stundas, tad es viņus aizslēdzu. Paklausies, vari nofilmēt Haidutu un Destanu tur? Skaties, vai redzi auguma atšķirību pie Destana? Destans ir nedaudz garāks pa viņu, Haiduts būs nedaudz vidēja auguma, starp viņiem vislielākais ir Destans. Tas ir Destans. Apstājies, Karlos! Karlos, pagaidi mazliet, pagaidi. Nu, Karlos! Karlos, treneri, savaldiet viņu! Treneri! Tas vairs nav manās rokās. Skolotājs, savaldiet viņu! Nāc, Karlos, nāc! Es tikai saku, šis suns neapmācīsies. Neapmācīsies? Nē. Vai jau ir pa vēlu, skolotāji? Šis ir diezgan izaudzis, es tev saku, šitā nederēs. Nāc, aizvadīsim pie kazām, paskatīsimies, lai mums veicās. Skolotāji, vai tagad uzbruks? Manuprāt, uzbruks. Vai es pārliecināts? Skolotāji, nāc! Ātri! Tagad! Pat kazās, pat negribu skatīties acīs sunam. Tagad skaties, kazas! Viņš uzreiz aizbēga, brāli! Mēs varam viņus pamazām aizvest uz sāniem. Ir pāris kazas, kas šķiet varētu izaicināt Karlos. Ak, Dievs! Pamēģināsim. Tikai kazas uzreiz bēg prom, skolotāji. Bončuk, nāc! Apstājas, paskatīsimies, apstājas, bismillah. Brāli, kazas savā dzīvē nav redzējuši tādu sunu. Paskaties uz šo. Tikai Bončuks izskatās, ka ir ļoti satraukti. Ko tu domā? Man liekas, ka Bončuks nāks, vai ne? Pamēģināsim, paskatīsimies. Karlos, nāc! Labi, Nātašs būs prātīgi. Pagaid, paskatīsimies. Karlos, nāc, puika! Es gribu iepazīstināt viņu ar kazām, bet esmu ziņkārīgs. Vai viņš uzbruks, draugi? Jau sen neesam mēģinājuši. Pamēģināsim un paskatīsimies. Viņš uzbruks, jā. Skaidrs, ka viņš uzbruks, brāli. Nu, kazas šobrīd nav drošībā. Ak, Dievs, pagaidi. Patiesībā es gribēju no viņa izaudzināt ganu suni. Tās bija mans nodoms. Jā, viņš varētu doties uz kalniem, tas būtu ļoti labi. Tā es arī teicu. Kad mēs vedām viņu uz kalniem, atlaid vilku. Es teicu, ja iznāc lauvu, tas viņu nožņauks. Ja lauvu to redz, tas atkāpsies, vai ne? Viņš taču atkāpsies, vai ne? Protams. Es arī mazliet uz to noskaņojos. Mēs saskaramies ar grūtībām, kad pieradinam. Nāc šurp, Karlos. Brāl, kazas uzreiz bēg prom. Paskaties. Varbūt tu varētu palaist Karlosu. Es domāju, ka tas būs labi. Nav nepieciešams viņu laist vaļā. Vai viņš spēlējās vai uzbruka? Nu, viņš vēl ir mazs, varbūt viņš vienkārši grib spēlēties, bet varbūt viņi spēlē citādi. Vai ne, viņi spēlē arī nevar uzticēties. Brāl, mums vajag pieradināt kazas pie viņa. Karlos Baba, tev arī ir varen iespaidīgs suns, mašallah. Lai Dievs tev svētī, dēls. Tas nav tā kā izskatās. Vai ne? Tā tad nav. Tu skatījies video, vai tas ir lielāks īstenībā vai video? Brāl, video vispār nav nekādas saistības ar realitāti. Vai ne, tas ir lielāks? Milzīgs, es domāju. Paskaties. Es redzēju, ka viņš bija blakus Feisalam. Tu saki, viņš ir liels kā ēzelis. Dažreiz es pat neuzdrošinos tuvoties viņam no aizmugures, jo domāju, ka viņš varētu iespēt. Tā es to varu pateikt. Nu, mūsu Karlos tiešām ir lielisks bērns. Nu jā. Tagad pleca augstums noteikti ir vismaz 80, vai ne? Viņam ir galva, tāpat kā man. Šajā lietā vēl nav izveidojusies fizika, lai tā arī izveidojās. Tu skaties pēc tam. Tagad arī tas, ka es vēlos viņu palaist kādā dārzā. Izvedīsim viņu ārā, ja man nebūtu rokas, tā izkristu no vietas. Nāc, Karlos! Un vēl kakls. Ar kaklu jau tā ir grūti staigāt, iedomājies, ja vēl būtu josta. Tātad tā siksna neizturēs. Ir acīm redzam, viņš tev velk ar visu spēku. Kā tu viņu izvadāsi? Jā, man tev nedaudz paglaudīt, Lai es tev paglaudu būrī, Batiņ, tu iznāc ārā, Paskatīsimies, Karlos, nāc šurp. Karlos skatās, uz kuru uzlaika, mašala, īsts lauva. Labi, Aleks, nomierinies taču. Nomierinies, Aleks. Skolotāji, paskatieties arī uz šo Aleksu, tiešām. Man jāskatās atsevišķi uz Aleksu. Aizvērsim Karlos, brāli. Aleks, nomierinies. Karlos, ej tālāk. Ej tālāk, malacis maz dēls. Lauvas gabals, mūsu Aleks.
Skolotāji, skaties, ļoti uzbrūk, jā. Jā, tagad mēs parūpēsimies par Aleksu. Es pirmo reizi tuvojos Aleksam. Jā. Aleks, nāc, dāvs. Nāc. Nāc. Aleks, nāc. Nāc. Tātad tu mani šobrīd vispār neklausies. Man ir tāda sajūta, it kā, ja es ieliktu roku iekšā, es paliktu bez pirksta. Skolotāji, mēs arī to varam saprast, bet ko tu pats ar saviem vārdiem gribētu par to pateikt? Šis Aleks nekad neizlabosies. Tu to saki pa jebkuru, kur ierauk, vai nav nekā, ko mēs varam darīt izglītības labā? Izglītība. Viņš varētu iegūt izglītību. Hei! Skolotāji, beidz no turienes, beidz! Skolotāji. Lai viņi nepagriežās pret tevi. Labi, jaunieši, mierīgi. Hektors baba, zin, ko tagad darīsim? Lai šie paliek šeit, nāciesim pie Skaja. Labi, draugi, mēs izlaidām manu Karlos, paldies Dievam, mans lauva. Nu, brāl, tā ir. Tagad, kad viņu vedu pastaigā, man ir ļoti grūti. Karlosam arī jāiemāc būt dārzā, bet man jāatrod risinājums tiem suņu tēviņiem ārā. Ja mēs varētu to Karlos palaist dārzā un mierīgi vērot, es neko citu nevēlētos. Es domāju, ar laiku tas notiks. Viņš metas virsū tēviņu suņiem. Patiesībā viņš metas arī virsū mātītēm, piemēram, asijai. Karlosam arī dažreiz uznāk dusmas pagaida asija. Piemēram, pat asija ir psihopāta. Šeit, visi suņi, paldies Dievam, veseli un spēcīgi. Starp citu, draugi, pievērsīsim uzmanību Cesuram. Džesurs, paldies Dievam, kā jūs zinat, kad viņš pirmo reizi atnāca, viņš bija pārdzīvojis lielu traumu, bet tagad viņš ir pieredzis. Viņam viss ir kārtībā, viņš ir laimīgs. Kad viņš pirmo reizi atnāca, viņš ļoti baidījās. Ar rūpēm un mīlestību mēs viņu pieradinājām šeit. Bet vai tagad Skajs viņam uzbruks? Mēs vispirms to pārbaudīsim, brāli. Mēs iepazīstināsim viņu ar mazuļiem, bet mazuļi taču ir aizslēgti. Es domāju, ka vispirms iepazīstināsim viņu ar mazuļiem caur būri. Vai tā darīsim? Vispirms caur būri, pēc tam skatīsimies situāciju. Māzie vēl ir iekšā, jo mēs viņus vēl neesam izlaiduši ārā. Un vēl, draugi, es sakārtoju Tysonam un Apollonam vietu. Ļaujiet man to jums parādīt. Skajbābai, tūlīt nāku. Vai viss kārtībā, Skaj? Skajs saprat, ka es viņu izlaidīšu ārā un uzreiz satraucās. Labi, mana fistik. Tagad Apollons no turienes bieži bēga. Es atradu jaunu risinājumu, brāl, es to piesēju šeit. Apollona vieta šobrīd ir šeit. Viņš arī šorīt salauza savu būdu, traks, jumtu. Pašlaik viņš nevar no šejienes izrakties, draugi. Apollo, nāc, puika, nāc, mašallah tev. Kur ir šis lauva? Tyson, baba, kas notika? Arī Tyson. Es paņēmu viņas saiti. Šo vēl mazliet, tu tam netuvojies, skolotāji, skaties. Nē, skolotāji. Skolotāji, tu tam netuvojies, skaties. Es mēģināju ārpus kadra, bet... Tas var iekost, skaties. Tagad es Tyson nedaudz vairāk pabīdīju uz priekšu, arī viņa ķēdi pamatīgi pagarināja, draugi. Mēs noņēmām viņa siksnu, šobrīd viņš ir piesiets šeit. Tysons tēva uzdevums ir sargāt durvis. Tyson, ko viņš saka, dēls? Nu, ko viņš saka? Dēls, nāc šurp! Tyson, ko viņš saka? Tyson, ko viņš saka? Ko? Dēls, ko? Jak Marla nāk, pagaidi. Marla, labi. Marla arī uzbruks, ja tā saka. Apstājies, Tyson, baba, apstājies! Tu esi izlījis savu ūdeni, vecīt. Tu esi izlījis savu ūdeni, vecīt. Nāc šurp, ļauj man tevi samīļot. Nāc. Kur ir mans lauvas gabaliņš, vecīt? Kur ir mans lauvas dēls, vecīt? Argentīnas īstais dēls, mašallah. Es esmu gatavs ziedot visu par tavu augumu, stāju un cēlumu, mans dēls. Mašallah, tev, vecīt. Viņš apzinās, ka ir mīlēts. Redzat, kā viņš uzmundrinās? Uzmanies, dēls, tu vēl sabojās mikrofonu. Nemet mikrofonu zemē! Mani suņi, vecīt, apzinās, kad ir mīlēti. Visi maina pozas un izskatās dažādi, un tas mani ļoti iepriecina. Redz? Vai tu redzi? Skaties, mans Tysons, mašala, paga. Tagad redz, kāpēc es Tysonam teicu, lai netuvojās Batinam. Viņš uzbrūk. Tysonam nav īpaši laba attieksme pret svešiniekiem, draugi. Viņam pierast pie jaunām lietām prasa nedaudz laika. Nāc, izlaidīsim arī Noru. Nora! Apollo, kāpēc tu salauz būdu, trakais Apollo? Izlaidīsim Noru, es viņu ieliku būrī, draugi. Norai mēs veicām nelielu operāciju. Viņa nesen sakāvās ar citiem suņiem. Viņai bija neliela brūce, es aizvedu viņu pie veterinārā ārsta, lai to sašūtu. Tas bija apmēram pirms 3 dienām. Tāpēc es dienas laikā to aizveru. Es viņu nelaižu vaļā, kad pats neesmu klāt. Viņi var sākt kautiņu. Es nesapratu, kāpēc arī suņi uzbruka Norai. Ja paskatāmies uz Noru, viņa nemaz nav agresīvs suns, brāl. Viņa ļoti gudra. Viņa nevienam neuzbruk, neko sliktu nedara. Es domāju, vai citi suņi sāk greizsirdīgi izturēties pret Noru, jo es viņu ļoti mīlu, vai arī viņi izdarīja kaut ko citu, es nesapratu.
Īpaši Tonijs sāk šo. Viņi mēģina uzbrukt Norai, un tas neviļus grauj dzīvnieku pašapziņu. Tāpēc es viņu nelaižu vaļā, ja pats neesmu klāt. Mēs viņai uz galvas uzlikām nelielu šuvi, tagad, paldies Dievam, viņas stāvoklis ir labs, draugi. Manu meitiņu noskatīja. Viens no mierīgākajiem suņiem dārzā. Viņa ir ļoti gudra tiešām. Skaties, es ļoti mīlu savu Noru, viņa ir ļoti gudra meitene. Viņa klausās, nekad nedara blēņas, dzīvniekam ir ļoti labs raksturs. Ļoti skaisti. Ļoti audzināta, tiešām lieliski. Skaties, Marla ir atnākusi tagad. Marla, nāc šurp. Marla, nāc, meitiņ. Skaties, viņi ir sastrīdējušies ar Marlu, vai tagad viņi strīdēsies vēlreiz? Paskatīsimies, kas notiks. Pagaidi, Nora, pagaidi. Mana palaidnīgā meitiņa, kas ar tevi notika? Vai viņi tev uzbruka, mana meitiņa? Nāc, Marla. Nāc, Marla, nāc. Marla, nāc. Marla, kas tas ir? Kas tas ir? Nedarīsim tā, labi? Marla, kas tas ir, Marla? Es atnācu šeit vesels un plānoju arī aiziet vesels. Par to nav nekādas garantijas. Par to nav nekādas garantijas, nav. Jo man nav apdrošināšanas. To es nesolu. Pagaidi, pastīšos, vai Marla viņam kaut ko teica. Redz, viņai spāle saslējās. Marla ar šo ir iesaistījusies sacensībā. It kā viņā būtu greizsirdība. Nu, greizsirdība droši vien viņu padara stipru, bet, piemēram, Natašai viņa neko nesaka. Nu, Marla tev ļoti pieķērusies, brāli. Nu, es viņus visus mīlu tomēr. Tātad dzīvnieks kaut ko jūt. Ar to tagad, ka Korso arī ir dominants suņi, valdonīgs suņi. Rots arī ir tāds pats. Viņš ir iesaistījies konkurencē. Nāc, Marla. Skaties, viņš šobrīd vispār neuztraucās. Viņi visticamāk uzkurināja tās citas suņi, kas bija te nesen. Visticamāk. Uzkurināja un izdarīja. Jo Marla arī tā uzreiz uzbruks. Nē, uzbruka, agrāk viņi tā darīja. Tagad viņa ir paklausīgs suns. Tagad dzīvnieks ir novecojis un nomierinājies. Un viņas agrākā stāvokļa nav nemiņas. Citi viņi arī uzkurināja. Draugi, notika nelaime. Teisons. Vai lai palaiž savu puiku? Pašlaik ārā ir vairāk nekā 20 suņi. Ir normāli, ka viņi laiku pa laikam parādās. Vai tu zini, cik grūti man bija pieredināt šos 20? Līdz pieredināja tos 20. Tas nav viegli 20 suņi tomēr. Jā, nav viegli. Turklāt lielākā daļa no tiem ir dominējoši suņi. Tieši tā. Neskaties, ka šis ir mazs, šie mazie ir vēl agresīvāki. Šis mazais, tie paši mazie. Vai tu neredzi princesi, kad viņi ienāk dārzā, viņi visu laiku uzbruk Tonijam? Viņš man neielaid iekšā. Šī ir princese, kas uzbruk, bet šie mazie ir vēl trakāki. Asija, šī. Skaties, Marla metas virsū Džesuram. Ak, Marla! Marla brāli ir ļoti saspringta. Marla ir ļoti saspringta, viņa nevēlās nevienu. Marla ir iegrimusi depresijā. Marla, skaists tēvs, vai esi gatavs? Tagad man skai, paņemsim tevi, dēls. Pagaidi vienu brīdi, pagaidi vienu minūti, dēls. Tagad skaists, draugi. Nesen bija nelielas domstarpības ar Aresu. Starp citu, es to visu nedaru tikai video dēļ. Arī ārpus video es pastāvīgi cenšos šos mazos pieradināt, lai viņi pierastu, jo šie socializācijas posmi pēc noteikta vecuma suņiem ir ļoti grūti, vai ne? Protams, tas ir pareizi. Suns jau ir sasniedzis 2-3 gadus. Kad raksturs ir nostiprinājies, Jā, ir nostiprinājies. viņi visi mēģina iegūt pārsvaru vienlaicīgi. Kamēr tu mēģini viņu pieradināt pie tā, tas ir ļoti grūti, nav viegli. Mēs pastāvīgi cenšamies to panākt. Tagad, tā kā visi suņi šeit ir lielā barā, es cenšos panākt, lai viņi saprastos savā starpā, lai visi varētu draudzīgi pastaigāties. Tagad mēs ar to nodarbojamies. Tagad, piemēram, es vispirms aizvedīšu Skāju pie Aresa. Man interesē, vai viņš uzbruks Aresam, brāli. Pamēģināsim. Pēc tam mēs palaidīsim mūsu mazuļus. Ja nesanāks, tad palaidīsim tikai destanus. Pamēģināsim, paskatīsimies. Paņem lūdzu Skāju. Tēcis Skājs. Pagaidi, uzmanies, kad Skājs paceļ asti, labi? Mana Skāja, nāc šurp. Kur ir mans laudēls? Mašallah viņam. Viņš ir liels mazulis. Skājs ir ļoti kvalitatīvs suns, brāli. Ļoti kvalitatīvs. Tikai nesen viņš saslima ar niezi, nedaudz izkrita spalva, mēs devām viņam zāles un uzturu bagātinātājus. Viņš atveseļojās, tikai spalva izskatījās nedaudz nekopta, bet tiešām viņš ir lielisks kvalitātes mājdzīvnieks. Nāc, skaties, Are! Viņš arī viņam neko nesaka. Paskaties arī uz Skāju, labi? Skaties, vai redzēji, kā viņš atkal izslējās? Varbūt starp viņiem šobrīd kaut kas notiek. Viņš neredz Aresu ar mīlestību. Piemēram, ja mēs atslābināsimies, viņš atkal varētu uzbrukt Aresam. Redz, kā viņš ir uzvilcies. Ārējais arī tagad viņam skatās virsū. Bet es uzmanīgs, Aresa ķēde ir mazliet vaļīga. Brāli, paskaties uz Skājas stāju, uz šo ķermeni. Viņam ir ļoti skaists ķermenis. Jā, tiešām perfekts, pasties. Es to nesaku tikai tāpat vien. Nē, tiešām tas augums. Tas, ka viņš ir naidīgs pret Aresu, nemaz nav labi, draugi. Paga, paskatīšos. Tātad šobrīd viņš gaida izdevīgu brīdi. Pietuvini vēl mazliet.
Āres, nāc šurp. Es esmu šeit. Viņš metīsies virsū. Nē, Skai! Ej garām. Nē. Nē, Skai. Nē, Skai, viņš metīsies virsū, Velts. Velts, redz, viņš pat neklausās uz nē. Nē, tas ir ļoti slikti. Viņš vienkārši neklausās uz nē. Ja vien āres būtu paņēmis garāku ķēdi, es baidos, ka viņš pēkšņi varētu uzbrukt. Patiesībā mēs šobrīd esam ļoti riskantā pozīcijā. Āres ķēdi ir vaļīgi, viņš tieši šeit netiek. Skais var pēkšņi mesties virsū, ja viņš palēksies. Dievs pasarg, viņi varētu viens otru sakost. Lai tas nenotiktu. Tātad, kāds ir īstais mērķis šeit? Suņus savstarpēji socializēt, pieradināt. Viņi visi ir saskaņā. Patiesībā tas vislabāk notiek, kad viņi ir brīvi. Jo, piemēram, kad mēs turam suni, draugi, tad suns no mums iegūst pārliecību, kļūst drosmīgāks un neklaus. Viņš var uzbrukt. Bet tagad mēs paņemsim ārēs no šejienes. Iemesls ir tas, ka Skais ienirs. Tagad nāc ieliksim ārēji tajā lielajā būrī. Labi, neriskēsim nemaz. Jo, kad mēs atbrīvosim Skaju, viņš uzbruks ārējiem, draugi, tam nav nekāda izņēmuma. Batīnais uzmanīgs. Nāc ārēji. Nāc ieliksim viņu būrī. Vai viņš uzbruks Džesuram? Džesurs arī ir tēviņš tagad. Nāc ārēji, nāc. Tagad, brāl, mēs ielikām ārēji šeit. Labi, lai ārējais paliek šeit, nostiprināsim viņu durvis. Skai ienāks, draugi. Pabīd lūdzu Cesuru tuvāk lēnām. Cesur nāc dēls. Tu nesauc Cesuru, ej ar Skai un ej virsū paskaties. Vai viņš viņai uzbruks? Šobrīd viss uzmanība ir uz viņu. Vai ne uz Arisu? Jā, viss uzmanība ir uz Āres. Āres, nāc! Nāc, novērsim viņu uzmanību no šejienes. Viņš ir apsēsts ar viņu. Vai saprati? Viņš ir noskaņojies pret viņu. Jā, visticamāk, starp viņiem ir kaut kāda cīņa par pārākumu. Āres jau pieņem to. Āres jau pieņem guļās apakšā, bet šis atkal uzbrūk. Es taču saku, viņš ir apsēsts ar viņu. Es nekād nevarēju saprast, kāpēc viņš tā dara. Tagad vispirms iesim pie Destana, labi? Pamēģināsim no viena būra. Pēc tam atbrīvosim Destanu. Labi? Mēs viņu atbrīvosim atbilstoši tam, brāli. Vai arī varbūt atbrīvot viņu tagad paskatīšos. Brāli, Džesurs nāk. Vai viņš kaut ko nodarīs Džesuram? Aizvērsim arī to, brāli, nav vērts riskēt. Pagaidi, tu ej paskaties. Tagad, ja mēģināšu paņemt Džesuru rokās, viņš aizbēgs, saproti? Viņš taču bēg, no rīta arī nevarēja viņu ieslēgt. Tāpēc. Nāc šurp. Patiesībā es izlaidīšu mazlumu. Mazlum, vai tā esam mazlums pret Skaju, draugi? Mazlum, baba. Atceries, kāds bija mazlums? Jā, kad viņš pirmo reizi atnāca. Skaties, Batīns no Osmānijas bija atnācis pie manis. Jā, es atceros, ka viņš pirmo reizi atnāca, tas bija ļoti slikti. Tu atceries, vai ne? Tagad paskaties, kāds viņš ir. Šobrīd. Vienkārši lielisks, mašallah. Mans dēls ir ļoti drosmīgs. Nāc. Apstājies, Cesuri mums aiz muguras. Lai viņš iet pa priekšu un seko mums, es viņu pēkšņi iemetīšu būrī. Vienu brīdi, Nora, es ļoti uzmanīga, Skai draugi, kā jau teicu, viņas nevar paredzēt, ko viņi darīs. Viņi var pēkšņi uzbrukt. Vai sapratāt? Bet šoreiz es nezinu, kas notiek, es nevaru viņus palaist. Hei, visi suņi, kurus redzat šajā dārzā, staigā rindā. Tāpēc mums ir jāatrisina šī nesadarība. Česus nāk man aiz muguras. Paga, viņš ir diezgan atpalicis. Aizvedu viņu pie Destanlara. Aizvedu viņu, paskatīsimies, vai viņš kaut ko teiks. Viņš neko nesaka, vai ne? Nē, šobrīd nav nekā. Piemēram, nesen viņš aizgāja pie viņiem, un viens no viņiem viņu sakoda. Viņš ir tajā vietā, kur ir piesiets. Šobrīd šķiet, ka pat ja mēs viņu atbrīvotu, viņš neko nedarītu. Džesus pamazām tuvojas. Džesur, apstājies, Džesur, apstājies. Ak, mans lauva, mans varoni. Mašallah, tev. Tagad, draugs, starp citu, šie jaunie bērni nesen atnāca, kā zināt. Viņi visi ir no Patversmes. Apstājies, meitīt. Apstājies, meitīt, apstājies. Pagaid, bērniņi, apstājies. Visi mūsu bērni ir cietuši no spīdzināšanas un mocībām Patversmē. Āris ir aizbēdzis, Āris ir aizbēdzis, Āris ir aizbēdzis. Kā viņš izbēga, dēls? Mēs taču to vietu aizvērām. Kā viņš vispār izbēga? Bet mēs taču to vietu aizvērām. Brāl, nu, Vai viņš pārlēc pāri? visticamāk viņš pārlēc. Dēls, viņu... Ja vēlēs, paņemsim viņu, brāl. Pagaid, viņš tagad neuzbruks? Paņemsim viņu, bet kur lai es viņu tagad lieku? Kur mums ir tukša būris? Brāl, viņš no turienes izlēc, es būru aizslēdzu, kā jūs redzējāt. Es sapratu, kā ir reakcija tātad. Vai viņš paskatījās tieši uz viņu? Tieši, es redzēju, ka viņš paskatījās. Vai zini, ko es parasti daru? Mēs taču sāksim leģendas, pagaidi. Es viņu aizvedīšu uz Destanas istabu, lai viņi ieiet, jā?
Uz mazo istābu, bet te taču nav durvju. Āres, tu mums sagādāji nepatikšanas dēls. Kā tu no turienes izbēgi? Ko? Āres. Blēdz, Āres. Nesanāca. Ļausim šim četrniekam iet, brāli. Pagaidi. Āres, nāc. Āres, nāc! Nāc. Mašalla manam dēlam. Nu re, šis ir īsts lauva. Skaries, viņš šķirne ir bokseris. Šie ir bokseri. Viņš vēl arī sita galvu. Viņš tiešām sit ar galvu, kā tu zini. Pagaidi, es tūlīt palaidīšu tos 4 mazos, labi? Tu pieskat viņus. Skajam. Kad viņš atnāks, centies pārāk nesaspringt. Ienāciet mazuļi. Šobrīd visa skāja uzmanība ir uz Āresu. Uz Arezu, vai ne? Pagaidi, es tūlīt Āres ienesīšu šajā istabā. Pagaidi mazulīt. Āres, ej priekšā, dēls. Mums nekādā gadījumā nevajadzētu pakļaut riskam nevienu no kucēniem. Nekad nevar zināt, vai viņas šobrīd izrāda kādu reakciju pret mazuļiem. Pagaidi, šobrīd mazuļi joprojām skatās uz to. Atstāj Skaju mazliet mierā, nepiespied viņu, atstāj ķēdi garāku. Atstāj garāku. Ak, viņam astes ir ļoti augsti pacelts, brāli. Tā kā es īsti nezinu, ko Skajs darīs. Tu vienkārši nesaproti. Skajs šeit ir jau varbūt 10 mēnešus. Pat es vēl neesmu izpratis viņa raksturu. Tas ir tieši tagad. Šobrīd izskatās, ka viņš neko nedarīs, bet aste joprojām ir pacelta. Tu jau es saku, tu vienkārši līdz galam nesaproti to. Vai saprati? Vai man arī destani palaist vaļā? Pašlaik nav nekāda problēma, manuprāt, mēs varam palaist vaļā, brāl. Nav nekāda problēma. Ja kāds cits suns viņam pieglaužās un viņš pēkšņi uzbrūk, vai ir kāda garantija? Nav. Mēs uzņemsimies zināmus riskus. Šajā dzīvē bez riska neko nevar sasniegt. Labi, pagaidi. Nē, pagaidi. Tagad laid vaļā, Batiņ, tagad laid vaļā. Noņem viņam no kakla karabīni. Suns, ar kur viņš cīnīsies ārā, pašlaik nav redzams, laid vaļā, paskatīsimies. Skatīsimies, brāli. Skai, nāc šurp! Viņas prāts joprojām ir pie Āresa, viņa redzēja, ka mēs viņu ievietojām būdiņā. Nē, mūsu galvenais mērķis šobrīd ir panākt, lai viņa sadraudzējās ar kucēniem. Tagad. Skai, nāc šurp! Vai viņi reaģēs uz kucēniem? Ja nereaģēs, es viņu atstāšu brīvu visu laiku. Apstājies, viņi ir pie būriem. Ak vai? Nē, pieči ķirā, Skai. Nāc šurdāls, Skai. Skai grib pakārties mans lauvēn. Tu esi īsts varonis. Lai Dievs tevi svētī, paskaties uz tevi. Mašīna. Mans lauvēn, lai Dievs tevi svētī. Vai tu redzi? Mans lauvēn, jā, ļoti riskants suns. Brāl, tas ir niknums, īsta mašīna. Paskaties uz šo, paskaties uz viņu. Tā, brāli, atļauj, es gribētu ar viņu pastrādāt. Paņem viņu, bet darīsim to šeit. Labi. Paņem riepu no turienes tu. Izņem, bet es uzmanīgs nepārkarsē sevi. Neatlīt, atnes. Pakar ķēdi. Labi, atnes. Uzmanīgi. Tagad, kad viņš strādā ar karamo mantiņu, viņš ir ļoti dusmīgs, es uzmanīgs. Nepieļauj, lai viņš uzbruk citiem suņiem. Atnes. Skaisābi ir traks uz cilpām. Nāc dēls. Tagad šajā sērijā tu vari mierīgi izpildīt cilpu. Tur pārējie ļoti reizi, zini. Lūdzu, uzmanies no mazuļiem, labi? Labi, brāl. Skaties, tu gandrīz aizcirt roku cilvēku. Dēls, esi uzmanīgs. Brāl, viņš ir ļoti spēcīgs. Nu, mans lauva, malacis, Skais. Malacis, mans dēls. Lai Dievs tevi svētī, mans dēls, malacis. Šī ir īsta mašīna. Pacel to gaisā, paskaties. Man nepietiek spēka. Nu, aiziet, dēls, aiziet. Tu esi stiprs vīrs. Pacel kājas no zemes, nu, paskaties. Nu, paskaties, tur ar abām rokām. Ko gan kangalģis saprot no suņu karināšanas, vai ne? Mūsu kangali tā nedara. Mūsu kangaļi to nedara. Paceļ, abas, rokās, abas. Nu, davai. Lai redz cilvēku ievainojumu. Lai Dievs tev svētī, dēls, mašallah. Brāl, viņš vispār nenogurs, bet es. Nes šurp, piestiprini riepu pie staba vai arī dod man? Dod man, paskatīsimies, vai es varēšu izdarīt. Velt. Apstājies, Nora, apstājies. Nē, Nora. Oho, uzmanīgi cilvēki. Nora, nē. Pagaid, tūlīt sāksies kautiņš. Nora gandrīz uzbruks Skajam, apstājies. Tu redzēji, vai ne? Nē.
Neiet starpā, neiet. Vienu mirku, nē. Apstājies, Batiņš, tu nē. Nē, nāc šurp. Nāc, puika, nāc. Mēģēr pie skāja, nāc šurp. Tagad nekādā gadījumā vairs neliec pakaramu. Viņš šobrīd ir ļoti saspringts. Nekādā gadījumā neliec darīt. Mums steidzam jānovērš viņu uzmanību. Mums jāpaņem riepa no turienes. Kā mēs to izdarīsim? Tu paņemsi to, iemetīs iekšā, brāli. Tev tas jāpaņem no priekša un jāiemet iekšā, brāli. Apstājies. Vai arī ļauj man to izdarīt šādi? Tu paņemsi riepu. Skaisti nāc. Paņem riepu, ātri iemet to iekšā. Ātri. Ak, tas gandrīz aizgāja pie visām cilvēku. Oho! Brāli, šis suns varētu ieliekt iekšā. Oho! Vai tu redzi, mašauva? Tagad tas pārsniedz 1 metru. Kāds 1 metrs, dēls? Šis žoks ir 1,5 metra augsts. Tieši virs. Šis žoks ir 1,5 metru augsts. Viņš uzkāp virsū, ja grib, var arī pārliekt pāri. Viņš ļoti viegli pārlieks pāri. Nu, skaists ir, riktīgi traks suns, jā. Mašallah, mans dēls. Paga, atkal nedaudz novērsīsim viņu uzmanību. Skai, nāc šurp! Šobrīd, draugi, mūsu iespaļi pa kucēniem ir lielis, brāl. Viņš neuzbruka nevienam kucēnam. Ko tas nozīmē? Patiesībā mums vajadzētu izmēģināt arī Apolonu. Vai viņš uzbruks viņiem? Jā, Apolons arī ir ļoti asas suns. Skai, nāc šurp! Skaties, viņš neko nesaka bandītiem un tā tālāk. Un dārzā mēs tagad varam viņu droši palaist, manuprāt. Vai saprati? Šobrīd tāds ir mans viedoklis. Aicināsim viņu šeit, paskatīsimies. Skaists, nāc šurp! Skaists, nāc! Skaists joprojām ir aizņemts ar riepu. Vai viņš nav aizņemts ar riepu? Paga, apsēdīšos un paskatīšos. Zini, kāpēc viņš tagad nenāk? Viņš domā, ka šoreiz es viņu piesiešu. Nu, apsēdies, paskatīsimies. Heidut, nāc, Heidut! Heidut, kur tu esi, Heidut? Heidut. Aha, skaists nāk. Paga, tagad nemīļo nevienu. Labi, nemīl nevienu. Skai arī nemīl, lai viņš vienkārši ir tev blakus. Ja tu šoreiz pēkšņi pieskaries, tas var izraisīt reakciju, uzkurināt, un viss notiek. Viņam vispār nav nekāda problēma. Nevienu nemīl. Tagad šīs šķirnes vispār ir ļoti greizsirdīgs draugi. Ļoti pieķerās savam saimniekam. Viņi ļoti greizsirdīgi uz savu saimnieku. Patiesībā viņi ir kā palaidnīgs bērns mājās, vai ne tā es runāju par Skaju? Mājas vienīgais bērns, palaidnīgs. Palaidnīgs, izlutināts, saprat? Runa ir par viņu. Tāpēc, ka viņi ir tādi, viņi nevar tev ar nevienu dalīt. Manuprāt, šādu suņu turēšana barā nav īpaši piemērota. Suns, kur vajadzētu turēt vienu pašu. Nu labi, lai viņiem būtu pāris labi. Bet, kad mēģina turēt kopā tik dominējošas šķirnes, neizbēgam rodās šādas problēmas. Tas ir pilnīgi normāli. Jā, tieši tā. Saprati, ir arī paklausīgi. No 10 3 var izrādīties palaidņi. Tas ir nedaudz atkarīgs no veiksmes, bet mūsu vispārējais viedoklis ir tāds, ka mēs visus esam pieradinājuši. Situācija ir laba, galvenais, lai viņš neuzdruk mazuļiem, brāli. Viņam ir labas attiecības ar suņiem, tikai greizsirdība nav bijusi. Nu viņš ir uz ārēs uzkāries, viņam nepatīk ārēs. Vai nu viņam nepatīk ārēs izskats vai balss. Viņš ir apsēsts ar viņu, saprot? Nora, bet man šī Nora ļoti iepatikās. Tiešām Nora. Skaties, nemaz nerunāju to barošanu dārzā. Manuprāt, viņa ir īsts mājas suns. Jā. Tikai tāpēc, ka viņa ir liela pēc izskata un uzvedības. Jā, viņa ir nedaudz liela. Bet pēc rakstura viņa ir arī gudra. Ļoti gudra, tiešām. Džegi arī greizsirdīgs, viņš redz visu no aizmugures. Kā tev šķiet, kā Džegi izskatās salīdzinājumā ar Osmanī? Džegi salīdzinot ar Osmanī. Viņš ir kļuvis aptaukojies, vai ne? Jā. Paskatieties uz to Džegi, brāli. Viņa kājas ir kopā. Paskaties uz šejienu, mašallah, meitiņa. Tu esi uzpāms cilvēku, uzpāms. Noteikti pārsniedz 20 kg, pat vēl vairāk. Viņa ir kļūst tik liela, ēd un ēd, Skai. Nāc, puik. Nāc, puik. Aiziet, malacis, skrien. Mašallah, nāc šurp. Nāc, aiziet. 1, 2, 3. Hopā. Mašallah, tev. 1, 2. Nu vēl mazliet, nu. Nu vēl mazliet. Nu aiziet. Hop. Nē, Asi, apstājies. Asi, apstājies, pagaidi. Es dievinu to, man arī patīk tieši šādi suņi. Enerģisks, atlētisks. Viņš taisīs šovu, saprot, viņš taisīs šovu. Vai ne, Skaispava? Nu labi, draugi. Šodien arī mums izdevās veiksmīgi socializēt Skaju, paldies Dievam. Nevajag neko pārāk ilgi vilkt garumā. Jā, ar mēru. Pēc tam kaut kas var noiet greizi, var gadīties kāda ķībele. Pēc tam, kad mēģinās pieredināt, te būs vēl lielākas grūtības. Paldies Dievam, šobrīd viņš neko nav izdarījis mazuļiem. Vienīgā mūsu problēma ir ar Aresu. Ja vēlaties, rakstiet komentāros, lai mēs mēģinātu viņu pieradināt pie Aresa. Tā nav lieta, pie kuras nevar pierast. Manuprāt, viņš pieradīs. Viņš pieradīs. Es dodu 20%, ka viņš pieradīs, un 80%, ka nepieradīs. Es ticu, ka viņš pieradīs. Ak. Bet viņš ir ļoti
ambiciozs suns. Paskaties šeit, hop, lēnāk cilvēki. Viņš ir kā mašīna, mašallah manam dēlam. Mašallah manam dēlam. Patiesībā pat Ines viņu salīdzina ar veco kaprats Tysonu. Jā, Viņa fiziskā uzbūve. fiziskā uzbūve. Vai ne? Tā uzbūve ir līdzīga. Tātad arī raksturs ir līdzīgs. Raksturs nav līdzīgs, vecīt. Tysons būtu, viņš dārzā neviens sunu nelikt, viņš visiem uzbruktu, traks cilvēks. Tysons ir ļoti ambiciozs, jā, šajā ziņā. Jā, protams, viņš ir līdzīgs, bet nesaki, ka tik ļoti. Nu, šķiet, ka tu kaprats Tysonu neesi redzējis kā īstu vīru. Es viņu vienreiz redzēju. Nu, tu viņu īsti neesi redzējis, tāpēc tā runā. Ja Tysons būtu šeit, viņš uzbruktu visiem pēc kārtas, traks cilvēks. Viņš tajā ziņā bija ļoti kaujiniecisks. Kā jau teicu, ja vēlaties, lai to izdarām ar Aresu, rakstiet komentāros. To arī izdarīsim, draugi. Nu, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet atzīmēt video ar patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos! Palieciet veseli, man draugi!